Esiet sveicināti raidījuma ciklā Vētījums dziesmu svētki. Raidām katru svētdienu pulksteni 16. no Mežaparka Sidraba birzes. Skatāmi esam mūsu mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Raidījums vadīšu es, Mārtiņš Klišāns, raidījums tapis ar Rīgas domes atbalstu. Labdien, cienījamie skatītāji, lasītāji un klausītāji! Mēs atkal atrodamies mājīgajās dziesmu svētku biedrības telpās Mežaparka Sidraba birzī. Šodien pie mums ciemos Anda Eglīte, Kokļu nozares konsultatīvās padomes priekšsēdētāja, Rīgas reģiona kokļu ansambļa virsdiriģente, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas docente, Olainas mūzikas un mākslas skolas un Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas pedagoģe, Rīgas koklētāja ansambļa kantāta mākslinieckā vadītāja. Labadiena! Inita Malnača, čelliste, Rīgas kultūras un tautas mākslas centra Mazā ģilde projektu un vokālā ansambļa Kolibrī vadītāja, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas valdes pārstāve. Labadiena! Un Anda Skuja, folkloras nozares konsultatīvās padomes pārstāve, Siguldas folkloras kopas Senleja vadītāja, Latvijas folkloras biedrības valdes pārstāve un Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja projektu vadītāja. Labdien! Sveiki! Iesāksim raidījumu jau tradicionāli ar nelielu atskatu pagātnē un došu jums katrai vārdu un iespēju izteikties par to, kas varbūt kādā 10 gadu senā pagātnē vai nesenā pagātnē ir tas, ko jūs gribētu atcerēties saistībā ar mūsu kopējo tradīciju. Kas uzņemas drosmi sākt? Ja man jāsaka Anda, mums ir divas Andas. Anda no kreisās puses. Jā. Viņš jau skan tāpat, ja? Jā. Nu tā, apmēram 10 gadi esam padarījuši kokļu nozarē ārkārtīgi daudz. Esam padarījuši varbūt tādā tradicionālākā veidā, kā arī veikuši dažādus meklējumus, gan mūzikā, gan noformējumā, gan kaut kādu dažādu mākslu sintēzē. Un varbūt priekš manis pašas es gribētu noteikti izcelt tādus muzikālus pārdzīvojumus un piedzīvojumus, kas mums ir bijuši vairāk tajā meklējumu jomā. Varbūt ne tik daudz tradicionālajā jomā, jo tur mums arī, protams, ka ir bijuši, kaut vai, piemēram, pirmās kokļu ansambļa simfonijas radīšana un tādi akadēmiskās mūzikas, tādi skaistu skaņdarbu radīšana un pirmatskaņojumi. Un tur ir bijuši daudz notikumi, bet es gribētu izcelt tādu, piemēram, lietu kā 2013. gada dziesmu svētkos. Bija tāds gads, laikam, 13. Notika kokļu mūzikas koncerts, kurā brīnišķīgi izskanēja Ērika Ešenvalda radīts skaņdarbs Saules taka, kur kokļu orķestrs, jāsaka, Mārtiņa Ozoliņa vadībā sadarbojās ar mūsdienu dejas grupu Kamelot. Tā kā breakdance faktiski tas bija. Un tas bija ārkārtīgi iespaidīgi gan pašiem koklētājiem, gan skatītājiem, un par to mēs runājam vēl pat līdz šai dienai. Tas ir viens notikums. Tad noteikti gribētu minēt, tie gan bija skolēnu dziesmu svētki, bet tā bija kokļu mūzikas koncerta brīnišķīgā ar nosaukumu Skārienu jūtīgā kokle. Mēs uztaisījām koncertu, kur skanēja ne tikai latviešu oriģināla mūzika, kas ir mūsu, protams, tradīcija, mums vajag viņu kopt un attīstīt, bet bija iespēja spēlēt arī kā lai to pasaka, populārās mūzikas coverversijas, gan mūsdienu, tā kā tagad esošās, ko mēs tur Prāta vētra, piemēram, spēlējām coverversijas, dažiem skaņdarbiem vai Rēmona Paula, gan arī pasaules populārās mūzikas coverversijas. Un, ziniet, tie jaunieši bija ārkārtīgi lielā sajūsmā līdz pat šai dienai. Viņi ir vai ne ar tām domām par koncertu, un tas bija forši un iespaidīgi. Ieskaitot tajā koncertā, mēs spēlējām arī klasisko mūziku. Tā tad arī aranžīs. Tās bija tāds liels pārdzīvums. Tad noteikti gribētu minēt superstīgu teoriju, kas notika mākslas fóruma Baltās nakts ietvaros. Baltā nakts. Tas bija kāds 2016. gads, kur jau ļoti slavenais Aigars Raumanis radīja koklēm, kokļu
4-daļīgu ciklu, kokļu ansamblis, milzīgs, tā kā orķestris, jā, sitamie instrumenti, dažādi. Viņš pats ar saksofonu un audiovizuāls, milzīgs noformējums, iespaidīgs Latvijas Universitātes lielajā aulā. Nu, tur mēs sapņojām par visumu un spēlējām dažādas piedzīvojumus saistībā ar to, kas varbūt notikt dažādās galaktikās. Tās bija ārkārtīgi eksperimentāls projekts. Tur mēs izmantojam ļoti dažādus spēles veidus, ko mēs nebijām izmantojuši tieši kopā muzicēšanā. Jo kokla jau individuāli, vai kaut vai es varu minēt Altra Verdes grupā, mūziķu grupā, tur mēs jau visu kaut ko bijām darījuši līdz 2018. Gadam, vai ne, visādas lietas uz instrumenta, bet tieši kopā spēlējot, kad arī tu vari izmantot plasmasas, tur, dakšiņas, nazīšus, folijas, papīrus un visādas lietas, tas mums bija ļoti, ļoti skaists kopīgs piedzīvojums. Tādu lietu noteikti gribētu minēt. Es to vispār varētu vēl turpināt, bet mums ir daudz kas piedzīvots, un es ļoti ceru, ka mums ir daudz kas nākotnē arī iecerēts, un turpināsim attīstīties. Jā, es varbūt došu vārdu tālāk. Jā. Par vokāliem ansambļiem man jāsaka, ka mēs pēdējos 10 gados jūtamies ļoti laimīgi, ka mēs esam pilnvērtīgi dziesmu svētku kustības dalībnieki, jo kopš 2008. gada vokālie ansambļi piedalās dziesmu svētkos. Gan pieaugušo ansambļi, gan bērnu ansambļi. Es vairāk esmu kompetentāk tieši bērnu ansambļu jomā, jo pati tādu vadu. Par bērnu ansambļiem es pateikšu par tiem uzvedumiem, kas mums ir bijuši, ar ko tie ir īpaši, ar to, ka tā ir oriģināla mūzika katrā reizē, kas ir milzu liels pienesums ikdienas darbā vokālo ansambļu vadītājiem, gan skolu, gan arī kultūras centru, kad ir jauns repertuārs. Un tas bija gan 8. gadā, kad bija Rīgas kalnu noslēpumi, kur bija oriģināla mūzika rakstīta bērniem, gan pēc tam 13. gadā bija latviešu tautas dziesma oriģināla mūzikā. Tad pēc tam bija Vilkam tāda dvēselīte, ko droši vien daudz atcerās, un šajā gadā arī bija oriģināla mūzika un oriģināla dzēja. Arī, manuprāt, diezgan veiksmīgi viss izdevās, pat varbūt nevis diezgan, bet veiksmīgi, un daudziem patika, un šobrīd domājam arī par to, kad izdosim nošu grāmatu. Process jau ir sācies, jau ir sarunāts, un viss notiks. Tā kā lielākais ieguvums tas, kad esam šajā kustībā, un pateicoties arī tam, ir nodibināta Latvijas vokālo ansambļu asociācija 2009. gadā, kas aktīvi darbojās un iet roku rokā ar LNKC, un mēs arī daudz ko darām dziesmu svētku ziņā, gan ar, kā jau minēju, bērnu ansambļiem, gan ar pieaugušo, un katros dziesmu svētkos ir laikmetīgās mūzikas koncerts, garīgās mūzikas koncerts, kas ir tradicionāli Jāņu baznīcā, un attiecīgi bērnu koncerts, un ir arī ielu muzicēšana, kur vokālie ansambļi muzicē Rīgas ielās rīta cēlienā, pirms ir sākušies lielie pasākumi dziesmu svētku estrādē vai Daugavas stadionā. Un vēl jāatzīmē tas, ka vokālie ansambļi tiek, kā lai to saka, atlasīti vai izvēlēti tikai paši labākie. To man lūdzu pateikt Mārīta Puriņa, mūsu vokālo ansambļu asociācijas mamma. Vai ir jūtams arī, ka tie kori, kas varbūt kaut kur vai pēc Covid vai vēl kādu iemeslu dēļ ir gājuši mazumā un samazinājušies līdz tādam sastāvam, ka viņi ir kļuvuši par tādiem aktīviem ansambļu vides papildinātājiem, vai tik tā nevar spriest? Es domāju, ka gluži tā nevar spriest, bet mēs spriedām par to, ka ansambļu dziedātāju perspektīvā ir ļoti labi kordziedātāji, jo viņi ir ar labām nostādītām balsīm, jo ansamblī nevar dziedāt, noslēpjoties kādam aiz muguras. Tā kā, ja kāds izvēlās pēc tam iet uz kori, piemēram, no bērnu ansambļiem, tas tā notiek, viņš ciet kādu brīdi un tālāk viņš aiziet uz kori. Arī manā praksē ir tieši šādi, un es domāju, ka ļoti labi dziedātāji. Nu jā, tas ir līdzīgi kā no bērnu koru kolektīviem, arī tie ir nākamie mūsu lielo svētku papildinātāji. Jā. Skaidrs. Anda? Jā, es pārstāvu folkloras nozari, un man jau liekas, ka dziesmu svētku tradīcijā folkloras nozara ir pamats. Jo ir
koru nozare, ir dejotāju nozare, un ir pūtēji, un ir vokālie ansambļi, un ir koklis, un to visu dara arī folkloras kopās. Dzied, dejo, muzicē, individuāli dzied, kopīgi dzied. Tāpēc manā skatījumā, jā, es viennozīmīgi esmu tas cilvēks no mūsu nozares, kas uzskata, ka folkloras nozarei ir jābūt dziesmu svētkos, par to ir bijušas mūsu nozarē diskusijas, jo mums ir arī savs starptautiskais folkloras festivāls Baltika ik pēc 3 gadiem, kas notiek Latvijā. Un tāpēc tā ir nereti bijušas šīs diskusijas, tad vai ar to pietiek vai nepietiek, bet es domāju, ka noteikti folkloras nozarei ir, skatoties perspektīvā, vēl vairāk tiešām jāizpaužas arī dziesmu svētku nedēļā, jo patiešām tā ir tā mūsu lokālās tradīcijas un daudzveidības izpausme, kur mēs arī tad varam ikvienam parādīt, cik mēs esam daudzveidīgi. Un tieši tādēļ, ka nav tā koprepertuāra, tas ir ļoti būtiski. Ja skatāmies to 10 gadi atpakaļ, ja, kas ir noticis, tad mūsu nozara lēnām, bet noteikti aug. Un tiešām tad par Covid runājot, arī tā ir sašopojusi mūsu nozari, bet atkal skatoties, kā atkal atgriežās dalībnieki kopu sastāvā, man liekas, ka tas ir labi. Kas vēl ir tas, kas ir, manuprāt, ļoti labi, un tur ir tiešām jāskatās, kā to turpināt, kad tieši runājot par skolēniem, jūs arī pieminējāt vokālos bērnu ansambļus, tad arī par skolēniem, par bērniem. Mums ir folkloras kustība Pokam teku festivāliem, kas ko kūrē izglītības ministrija, kā jūs zinat, un Valsts izglītības saturs centrs. Lūk, arī šeit mēs redzam, cik daudz spēcīgas bērnu folkloras kopas darbojās, un tad tā mazliet problēma, par kur mēs domājam pēdējos gados, ir tā, ka kaut kā viņi ļoti nepāriet uz pieaugušiem folkloras kopām. Tur pišķiņi ir tā plaisa, kad ir bērnu kopas, un viņas kaut kur, kad viņas beidz savas skolas gaitas, tad viņi nav tā, ka viņi pāriet automātiski savās kopienās un turpina tās savas darbības uz vietas. Bet tas, kad viņas aug, un tas, kad mums ļoti labi pēdējos gados ir attīstījusies tieši arī tā izglītības, varētu teikt, ne kā sistēma, bet kā izglītības pieredze un iespējas, tas ir tas labais. Skaņu mājas mēs varam kā tādu labo piemēru minēt, kur Ilmārs Pumpurs piedāvā katru gadu šīs tautas muzikas instrumentu mācības. Tā ir biedrība Kaste, kas ir Drabešos, kur jau vairāk gadu garumā ir tautas tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcas un kursi. Un lūk, tad tur var saukt arī vēl un vēl upīte, ja, un tā tālāk. Es varu arī vilkt paralēles ar to, kad šo nemateriālās mantojuma vispār likumu kā tādu, kas ir pēdējos gados, kā jūs visi zinat, tapis, un līdz ar to šīs kultūra telpas, kas arī ir nemateriālā mantojuma elementi, Līvu krasts, pagājuši gadu tas ir Vidzemes lībieši, tā ir suitu kultūra telpa. Lūk, šīs platformas ir tās, kur folkloras nozarei ir tieši ļoti liela nozīme. Un līdz ar to mēs varam vispār runāt par mūsu tautas identitātes platformu, kas ir pamats folkloras nozarei. Skaidrs. Varbūt drusciņi atskatāmies uz šo vasaru, kas, dziesmu svētki šķiet jau bija sen, bet vasara paskrēja tik ātri, un kāda ir tā svētku pēcgarša katrā no jums? Varbūt, ka tur mēs uzreiz varam iekļaut šo te jautājumu par to, vai jūsu nozares ir pietiekoši, kas jau daļai izskanēja, pietiekoši pārstāvētas, iezīmēt kaut kādus nākotnes vēlējumus ainas, bet principā par iespaidu no šīs vasaras nedēļas kopumā, varbūt caur tādu savas nozares prizmu. Es biju folkloras dienas mākslinieckā vadītāja, tā kā ļoti labi zinu, kas bija, un ļoti labā atmiņā ir. Un daudz tika arī pirms tam gatavojoties runāts, un arī pēc tam mums bija arī aptāja, Latvijas Nacionālais kultūras centrs to organizēja nozarei. Es varu teikt, ka folkloras ļaudis bija priecīgi, atšķirībā no citiem dziesmu svētkiem, ka tā folkloras diena, kas bija tikai viena, 8. jūlijas, tā bija visa Rīgas centrā.
Un tas pašiem dalībniekiem patika. Mums bija 5 vietas, 2 esplanādē, 2 Vērmanas dārzā un vēl brīvības piemineklis, kur visi mēs varējām gan satikties, gan muzicēt, gan citus klausīties, gan piedzīvot dziesmu svētkus. Bet tas, kas ir vienmēr licies, kad mūsu nozarē, man liekas, būtu vairākas dienas pelnījusi piedalīties dziesmu svētkos, ne tikai gājiens un tā viena diena, bet vismaz 2. Tas būtu īsais kurs, jo mēs esam tā nozara, kur ir šis individuālais priekšnesums noteikti ļoti būtisks, un mēs nevaram veidot kaut kādus koprepertāžus, jo līdz ar to mēs nivelējam šīs pērles, kas ir tieši tās, jo pat vienā un nākošā novadā atšķirīgās dziedāšanas manieres vai pat dziesmu vārdi, tas ir būtiski, lai viņi netiktu vienādoti. Nerunājot par to, ka ir šīs tradicionālās jau skaņveidas dažādības un muzicēšanas un dejošanas prasmes. Nu, tā kā mēs izskatās, ka mēs perspektīvā ejam uz to tradīcijas, būs vēl tur pišķiņ jāpaturpina, tradīcijas varbūt ieviešana un saglabāšana attiecībā uz koru otro koncertu, kas ir koru nozares koncerts tāds, kā šogad bija Tīrums, vai noslēguma koncerti, teiksim, programmā un mākslinieckajā koncepcijā arī būtu kaut kādas vēlmes iekļauties vairāk vai tikt pārstāvētiem nozares pārstāvjiem. Jā, man liekas, ka tas ir labi. Es domāju, tas arī ne pirmo gadu ir, kad ir šie mūsu nozars jau pārstāv kā individuālie, bet tas ir ļoti droši vien grūti, kad viens individuālais cilvēks un lielais koptošs, bet es novēlētu, kad tā tiktu izmantoti šie mūsu īpašie cilvēki ar savām prasmēm gan dziedāšanā, gan muzicēšanā arī lielajos koncertos. Nu, tas varbūt norāda uz to, ka šo te māksliniecisko koncepciju konkursu kaut kādos nolikumos varbūt tad ir jāiekļauj kaut kāds punkts par attiecīgu nozaru un sfēru, kaut kādu obligātu integrēšanu kaut kādā, es nezinu, procentuālā ziņā vai kā, jo tas jau tomēr ir atkarīgs no mākslinieckās koncepcijas. Ja tur iedarās šeit, mums iedarās folkloras grupas, te mums ir koklis, un ja to iestrādā pamatos... Jā, es būtu tikai par to, lai to iestrādātu pamatos, protams. Kāds Inita par svētku pēcgaršu. Svētku pēcgaršu. Man ar šie bija ļoti īpaši svētki, jo es biju bērnu un jauniešu vokālu ansambļu koncertā, mākslinieckā vadītāja, un tā man bija absolūti jauna pieredze. Un, manuprāt, šie koncerti noteikti ir vajadzīgi, jo tas saliedē bērnus no dažādām pilsētām, novadiem, ļauj mums satikties, ļauj mums dzirdēt vienam otru. Mēs gan esam tiešām, mēs varam būt kopā vienā pasākumā un nepazaudēt savu individualitāti, jo mēs katrs nākam ar savu priekšnesumu, kas tiek apvienots kopā vienā lielā, kas beigās parasti vainagojās kādā kopdziesmā. Tā kā, jā, šis bija tāds tiešām lielisks, kā lai to saka, lieliski iespēja izbaudīt pašai, kā tas ir, norganizēt lielu pasākumu. Arī attiecīgi tas, kas notika nozarē Jāņu baznīcā, bija drusku cita veida garīgās mūzikas koncerts, varbūt ne tā kā parasti, jo tur bija sitam instrumenti izmantoti diezgan daudz, un līdz ar to viņš veidojās citādāks. Domas dalās, bet jebkas jauns ir lielisks, manuprāt. Un arī bija vēl viens koncerts, bija laikmetīgā mūzika, un laikmetīgā un bērni bija Hansperonā, un attiecīgi Jāņu baznīcā, protams, tradicionāli garīgās mūzikas koncerts. Par Hansperonu runājot par vietu kā tādu priekšpasākuma, es kā bērnu ansambļu koncertā, mākslinieckais vadītājs varētu vēlēties lielāku atbalstu tajā, lai bērni redz šo pasākumu, jo redzamības iespējas bija diezgan bēdīgas, tā pavisam godīgi, un viss atdūrās tikai vienīgi finansējumā, jo ideja ir, bet ir tāda un tāda noteikuma, un līdz ar to mēs nevarējām realizēt to, ko mēs gribējām, 100%. Bet neskatoties uz to, atsauksmes ir ļoti labs, un mēs esam priecīgi. Kas vēl?
ielu dziedāšanu, protams, arī tas daudziem radīja kolektīviem īpašu noskaņu, tāpēc, ka, ja viņi nav izvēlēti šajos īpašajos koncertos, kas ir garīgā mūzika, tad laikmetīgā mūzika un bērnu kolektīvu, tad viņi var izpausties dziesmu svētkos. Viņi arī ir redzami, viņi ir dzirdami, viņi var sev parādīt, un varbūt kādam rodas interesi par šo kolektīvu, varbūt kāds atnāk un piedalās, teiksim, es gribu dziedāt tieši šajā kolektīvā, jo man tas patīk. Un tur nav nekāda ierobežojumu, teiksim, tur bija gan vecākās paaudzes, gan jaunāki, bet arī tomēr bija kaut kāds vērtījums. Tas nebija tā, ka visi, kas vēlējās, varēja piedalīties. Tomēr skatījās, lai dzied labākie. Tāds uzstādījums vokālajiem ansambļiem ir. Folkloras kopas un ansambļi, gan bērnu, gan pieaugušo ir tādas mobīlas vienības, kas ārkārtīgi skaisti papildina, man liekas, tieši šo svētku nedēļas norisu tādu. Tad ir iespējams muzicēt pilsētā, parkos un paldies. Par koklēm. Tā pēcgarša, mēs tieši vakar tikāmies Visakal nozares padomē ar savām kolēģiem, un tā lielā pēcgarša ir jau laba. Ir tiešām laba, jo bija skaisti un bija ļoti daudz notikumu, un tieši kas uz koklēm ir attiecināms. Mums bija krāšņs tas lielkoncerts, jāsaka tā laika upe, Ķīpsalā. Mums bija liels divdaļīgs koncerts, kur dalībnieki tika atlasīti caur skatēm. Un tad mums bija 2 baznīcas koncerti, kas kā nakts koncerti bija, un tur savukārt tika uzaicināti dalībnieki. Un tur mums bija iespēja dalībniekiem atskaņot populārās mūzikas cover versijas, bet gan latviešu, un arī latviešu, un otrā baznīcā, respektīvi latviešu oriģinālās kompozīcijas, latviešu komponistu oriģinālās kompozīcijas, kas rakstītas ir tieši koklētāju ansambļiem. Un šeit piedalījās individuāli ansambļi, rādīja to savu skanējumu un to savu partitūras redzējumu, un tādā veidā atkal to individualitāti varēja pabaudīt gan klausītāji, gan mēs paši koklētāji, jo nebūtu jau mēs tik bieži viens otru nedzirdam un neredzam, Tie bija tie 3 lielie koncerti, bet mums bija vēl vairāki skaisti notikumi. Mums bija dalība, koklētāju ansambļa dalība senioru koncertā, kur mēs atkal bijām redzami. Mums bija tā iespēja Meža parka lielajā estrādē noslēguma koncertā uzstāties ar vienu skaņdarbu. Protams, ka bija iespēja arī Vērmanas dārzā, lai cik mēs varbūt nebūtu mobili un no tā lietus baidāmies, bet mēs tur bijām. Protams, mēs esam ārkārtīgi pateicīgi visiem, kas tur to pirkstu pielika, ka mūs beidzot jāsaka, kā kokļu virsvadītājs mūs atzina un godāja. Virsvadītāju, virsdiriģentu skaistajā pasākumā Viesturu dārzā. Lai vai kādu mūs tur sauktu, vai mēs esam vadītājs vai virsvadītājs vai vienalga nezinu kādas taktētājas, bet mēs jau tos koklētājus kopā savācam. Nav jau tā, ka vienkārši viņu atnāk un viss notiek pats no sevis. Mēs taču tomēr tur esam un ārkārtīgi milzīgi darbu ieguldam caur tāpat kā koru kustībā un deju kustībā caur neskaitāmiem mēģinājumiem un reģionāliem pasākumiem un koncertiem. Un tas jau viss tiek darīts šajā starplaikā, starposmā no vieniem svētkiem uz otriem. Un tiešām šogad šī atzinība mums tika izrādīta un milzīgs paldies par to. Ļoti gandarīti esam, ka esam arī šajā ēkā apakšā, dziesmu svētku veltītajā izstādē, arī tur ir koklis. Varbūt es vēl kaut ko aizmirsu. Gājiens bija tik krāšņs un brīnišķīgs. Es nezinu, mums bija ļoti, ļoti skaisti un šķiet, ka mēs bijām redzami šajos svētkos. Un, ja es varu atļauties vēl paturpināt salīdzināt ar to, kā mēs iesākām, mēs atšķirībā no vokāliem ansambļiem dziesmu svētkos parādījāmies jau tālajā 1970. gadā, kad Daugavas stadionā uz Skrejceļa, jāsaka, gan nevis dzīvajā skanējumā, bet ierakstā, kas tika veikts pirms tam Latvijas radio, spēlēja koklētāju ansambļi kopā ar 2 vokālajiem ansambļiem. 2 tautas dziesmas atskaņoja uz fonogrammas. Un ilgi nebija jāgaida, kad bija jau 1973. gads, dziesmu svētku 100 gada, kad koklētājiem jau bija iespēja dzīvajā uzstāties tautas mūzikas koncertā. Latvijas Universitātes lielajā aulā. Tur jau bija apmēram 100 koklētāji jau dzīvajā skanējumā. Tā kā mēs esam jau tad sākuši no šādiem te maziem
Bet priekš nozares lieliem brīžiem mēs esam izauguši līdz tiešām daudziem tādiem skaistiem pasākumiem. Iepriekšējos svētkos, piemēram, jau koklētāji bija arī simfoniskās mūzikas koncertā. Mums Ēriks Ešenvalds uzrakstīja brīnišķīgu skaņdarbu ar apvienotiem simfoniskiem orķestriem un koriem. Un tā kā, jā, mēs esam daudz ko skaistu piedzīvojuši. Tas ir jauki. Varbūt mēs varam drusku ielūkoties nākotnē, jo iepriekšējos raidījumos un šeit tomēr vairāk esot tādā gan diriģentu kompānijā, gan varbūt pūtēju orķestra diriģentu kompānijā, tie, kas ir varbūt mazliet tuvāk pie pašas tās dziesmu svētku koncertu, lielo koncertu satura radīšanas, tad brīžiem tā sajūta, ka mēs varbūt vāramies drusku paši savā sulā un varbūt kaut ko neredzam to, ko varbūt jūs varētu teikt, ko jūs redzat no malas. Ja mēs skatāmies nākotnē, mums ir pagājuši tagad 150 gadi, vai ir kaut kas tāds, kas ir nobriedis kaut kādām pārmaiņām, vai mums ir forma jāmaina, vai saturs, vai vēl varbūt ir kaut kas, kas ienāk prātā tādā nākotnes vīzijas sakarā. Man liekas, ka te jau tā kā uz mirklī pieskārās tā domāju, ka varbūt tā noslēguma koncertā būtu ārkārtīgi skaisti, ja visi šajā kustībā iesaistīto nozaru pārstāvi tiktu arī tur tā kā prezentēti, ja? Un tad tas koncerts iegūtu tādu lielāku krāšņumu. Es saprotu, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo jā, tā kā jūs jau teicāt, viens cilvēks un viena tāda balss vai ne pret varbūt visu tur 1000 kori, un mūsu gadījumā savukārt tas ir, kā jau atkal jāsaka, koklis, un tad ir podests vajadzīgs, un jumti, un vai vēl nezinu kāds lietas tur nāk, un mākoņi stūmēji, bet tā krāsa jau ir ļoti, ļoti skaista, un vokāli ansambļi, un viss varbūt, ka, jā, tiešām likt to akcentu, tā kā jūs savukārt teicāt, jau to iestrādāt, noslēguma koncerta nolikumā, koncepcijas nolikumā. Man liekas, ka tas būtu ļoti skaisti, jo šoreiz bija tā kā dejotāji ārkārtīgi grezni pārstāvēti, vai ne? Un jā, iespējams, kad es biju noslēguma koncertā, un es tā domāju, ka, ja es esmu tā diezgan tālu, tad es tos dejotājus nespēju baudīt. Un par to man, protams, ir žēl, ja, jo arī nevar jau visu translēt uz tiem ekrāniem, un kaut kā daudzas tādas lietas paliek neizbaudītas, dēļ tā attāluma visnotaļ, ja? Tad tā kā neredz to visu. Un tad man liekas, es skatīšos televizorā vēl vienreiz, un tad es to visu sajūsmu un laimi un visu izgaršošu pie ekrāna, vai ne? Tā, bet lielos vilcienos es domāju, ka būtu skaisti šīs nozares visas vienotos, tieši par noslēgumu koncertu runājot, un būtu redzams kaut kā gudri ievītas. Arī mēs kā koklētāji tieši vakar nospriedām, kad milzīgs paldies, ka mēs tur bijām ar savu solo skaņdarbu, bet mums ir arī skaņdarbu, ko mēs varētu piedāvāt kā korim pavadījumu spēlējot, intermēdiju vēl uzspēlējot, ja jau mēs tur esam uzkāpuši, vai ne? Un tā. Jāsaka, 2018. gadā bija Ērika Ešenvalda tā krustam, jā, tur mēs tā kā piedalījāmies, vai ne? Bet varbūt, ka šādu ideju, jā, var arī apskatīt turpmāk, jā. Par vokāliem ansambļiem tad tiešām, ja būtu kāds darbs, kurā ir koris, kurā ir kāda varbūt pavadoša grupa vai ne, bet, teiksim, ir solo vieta, kur dzieda ansamblis, un, teiksim, viens no labākais šī dziesmu svētku, teiksim, kaut kāda konkursu uzvarētājs arī ir uz lielās estrādes. Jo tā, manuprāt, nav bijis, kad ansamblis dzied kāds no vokālajiem ansambļiem, kas ir bijuši šajā kustībā, ka viņi piedalās lielkoncertā. Protams, jautājums par to, cik tad izvēršās garš šis koncerts, ja mēs tagad visi katrs vēlamies, lai mūsu nozara tur tiktu pārstāvēta, jo šis ir jautājums tāds, par ko, teiksim, klausoties, ko runā cilvēki, kad jā, viss ir brīnišķīgi, bet tās garās stundas mēs nevaram vienkārši nosēdēt un izturēt, bet ir skaidrs, visi grib piedalīties, un ir komponisti, kur, kā tu šo dziesmu neņems, vai kā tu šo neņems, un tā ir kaut kāda varbūt, nesmuks kā nodeva, ko tā kā vajadzētu, un jaundarbi, bet par to garumu, jā, tas ir tāda lieta, par ko varbūt ir vērts padomāt, kā to izveidot, un varbūt tad, ja ir šie 2 koncerti, tā kā bija šajā gadā, varbūt tas arī zināmā mērā atrisinātu noslēguma koncerta garumu, bet viņā iekļaujot vairākus šīs nozares, kas tiek pārstāvētas dziesmu svētkos. Varbūt tā.
Jā, es pilnīgi piekrītu tev, jo man arī tā liek, arī tas tiešām to jau vairākos dziesmu svētkos runā par to garumu noslēgumu koncertam, bet ir tīpaši tagad, kad ir tas vēl viens koru koncerts, tad man liekas tiešām tas ir jālauž tā tradīcija, kad tik ļoti daudz kora dziesmu, bet liekam iekšā tiešām visas nozares. Viens ir koru koncerts, bet noslēguma koncerts ir tiešām, jā, tas būs ļoti sarežģīti, tas būs izaicinājums režisoriem un visiem ideju ģenerētājiem, bet mēģināt tiešām, jā, salikt šīs nozares un lai viņas visas, neviena nezaudē blakus otrai stāvēt, tas būtu tāds ideālais arī tā vīzija. Bet, ja mēs vēl tagad atskatāmies mazliet atpakaļ vēl uz šo gadu, tad, teiksim, tā mūsu nozarē, kas mazliet nebija saprotams, vispār bija ļoti liela, protams, pārsātināta programma, ja tā skatās no parastā cilvēka aspekta, ka tu vispār nojuki no tā, ko tikai tu vari redzēt. Bet mūsu nozarē tā tad bija tā sestdiena, es personīgi, un arī vispār nesapratu īsti, šo sadarbību ar Rīgas domi, kur bija Ideja institūta vesels tas piedāvājums Esplanādē, kas tā kā paralēlais bija, jo es zinu, kad iepriekšējās dienās arī bija vakaros piedāvāti šie koncerti, un nezinām iemeslu mums nozarē dēļ tur, teiksim, sadancošanas vadīja Ilģi vai vēl kāds cits, bet nozarei dziesmu svētku kontekstā, man liekas, mums bija brīnišķīgi daudz folkloras kops, kas būtu nosaguši visu nedēļu šos dančus mūsu nozares pārstāvi, nevis pieaicinātie, piepirktie mūziķi, kuriem es visu cieņu, protams, šīm profesionālām grupām, bet dziesmu svētku kontekstā jau to gan vajadzēja ļaut mūsu nozarei. Tas ir tāds viens mums pilnīgi nesaprotamais, kas notika dziesmu svētku nedēļas laikā Esplanādes vakaros. Jā, tā kā tas ir vēl tas lielais. Un vispār arī, jā, ja mēs skatāmies arī par to informētību sabiedrības par to, ja es drīkstu tagad mazliet par kritiku un mazliet ārpus tēmas. Pat vēlams. Jā, 8. jūlijas braucu 7 no rītā mašīnā uz šo folkloras dienu, un es klausos Latvijas radio ziņas, kas katru dienu teica tās galvenās lietas par dziesmu svētkiem, un tā īsā ziņa ir tāda, tātad šodien notiek 3. un 4. deju lieluzvedums Mūžīgais dzinējs, un vakarā notiks noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājums, un folkloras diena vispār netiek pieminēta. Mūsu vienīgā diena, kad nāk folkloras nozare dziesmu svētkos, viņa vispār netiek pieminēta rīta ziņās. Lūk, šī vispār informētība, milzīgas problēmas manā skatījumā bija, ja skatāmies tieši par folkloras nozari. Tas ir droši vien kaut kāds akmentiņš organizētāju un komunikācijas un sabiedrisko attiecību jomai, acīm redzot. Jā. Bet tas droši vien nekādi neiespaidoja apmeklētību. Apmeklētāji, protams, bija, jo mēs bijām pašā Rīgas centrā. Un, protams, līdz ar to, ja tu esi centrā, tad cilvēki ir un cilvēki ņirb un viss notiek, bet tik un tā šeit neiet runa par to, ka tas bija tā domāts. Es nedomāju, ka tāpēc, ka viņi domāja, ka noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājums noteikti ir svarīgāk pateikt nekā vispār, ka folkloras nozara visa Latvija folklora ir atbraukusi pie jums uz pašu Rīgas viducīti un nākat viņus skatīties, ka to nebūtu pelnījusi, jā. Tā kā tā ir tāda sadarbība tiešām, ja skatāmies par to, kas uz priekšu viennozīmīgi, kas ir jārosina, es nezinu, kā jums nozarēm gāja par šo tēmu. Jā, bet uz priekšu, jā, mums ir vienots viedoklis. Jā. Mēs pilnīgi vizualizējam, kāds varētu būt tāds daudz. Jā, ne, visu nozaru. Mēs esam par visām nozarēm, jā. Jā, skaidrs. Jā, mēs te jau mazliet runājām, un mēs varbūt tagad, tas daļēji attiecās gan uz pārmantojamību, gan uz jauno paudzi, gan uz organizatorisko pusi. Patreiz ir viedoklis, ka mums vajadzētu skolēnu, jaunatnes dziesmu svētku un lielo svētku organizatorisko pusi apvienot zem viena jumta, kas varētu zināmā mērā risināt problēmas, kas ir saistītas gan ar vienu, gan ar otru svētku organizēšanu, gan ar to pašu komunikāciju, gan ar to, ka mums būtu kaut kāda
pastāvīga komanda, kas strādātu ar šo organizatorisko pusi, lai mums katru reizi nav jauni cilvēki, lai ir pieredze, lai mēs mācāmies paši no savām kļūdām, nevis no citu kļūdām. Un šeit nav runa par kaut kādu svētku cikla izjaukšanu un par svētku satura apvienošanu, bet teiksim, par organizatorisko pusi, jo patreiz mums ir dažādas organizācijas, skolēni, jaunatnes dziesmu svētkiem un lielajiem svētkiem. Kā jūs uz to skatāties? Nu, es skatos ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka manā skatījumā, jo vairāk tiek iesaistīti cilvēki, un arī tieši tā, jo vairāk ministrijas tiek iesaistīts šīs dziesmu svētku kontekstā ar savu atbildību un savu ieinteresētību, jo tas, manuprāt, tomēr ir labāk nekā visu salikt vienā kolītē, kā saka, un atdot tādā, jo es domāju, ka ir tieši tā, es piekrītu Mārnim tieši tā, ka teiksim, ir kaut kāds, kad no jauna atkal jaunas komandas un atkal ir tajās pašās kļūdās kā, bet manā skatījumā, man liekas, ka tas ir jāmeklē savādāk risināt tās problēmas un ka tās vajadzētu meklēt risināt nevis saliekot vienā ministrijā kopā. Inita? Nu, tā diezgan, es arī būtu tā kā uzmanīga, bet dziesmu svētki var būt labāk tomēr, ka tas būtu zem kultūras ministrijas nekā izglītības ministrija, kur ir izglītības, kultūras un sports, nu viss kaut kas kopā, ja, kā es te varbūt kaut kā neprecīzi izteicos šobrīd, bet visādā ziņā. Jā, tā nav, tas ir daudzās pašvaldībās tā ir. Jā, bet kopsumā man jau liekas, ka būtu labi, ja būtu birojs, kurš pārzinātu visus šos svētkus, kas ir ne tikai dziesmu svētki, tie ir skolēnu svētki, tie varbūt ir Baltijas dziesmu un deju svētki un visi starpsvētki, kas pa vidu ir. Tomēr ir kāds, kas to visu, tā kā, lai nav tā, ka mēs aizēju un saku, man vajag zināt informāciju par šo. Nē, mēs par to neatbildam, ej pie tā, tas atkal es nezinu, ko viņš teica. Man ir pilnīgi pirmā dzirdēšana, ka tas tā notiek. Ka tomēr vajadzētu būt kaut kādai, droši vien, ka birojam, kas pārvalda šo visu kopā. Protams, izvērtējot dažādas nianses, tas nav tā, ka es varētu teikt 100%, ka tas ir mans viedoklis, ka tādam ir jābūt obligāti. Bet var skatīties uz tajā virzienā, lai nav šī ļoti lielā sadrumstalotība. Jā, jo būtībā jau tur ir jautājums, ko pie kā pievieno. Ja, jo vienmēr tā. Jau mums visur pašā apakšā ir cilvēks. Ja, un tur ir tradīcijas un iestrādes un tā tālāk. Bet varbūt tas ir jautājums, par ko ir vērts diskutēt. Jā, jo reizēm apvienošana nav tas labākais variants. Pat ne reizēm, bet diezgan bieži. Tāpēc es saku, tas tāds diskutabls jautājums. Mūsu nozarē ir tā, ka mēs lielākā daļa esam zem kultūras ministrijas. Mēs esam mūzikas skolas, tiešām ļoti lielākā daļa, vai ne? Un tad ir zem interešu izglītības, tur burtiski atsevišķi kolektīvi. Un tad mums ir tā brīžiem ļoti savādi, vai ne? Lielajos dziesmu svētkos, tā kā mēs visi tāpat čupiņa virzamies ar tādu komandu, kas tur ir kā dziesmu svētku birojas, un tad paiet tur 2-3 gadi, un mēs virzamies tā pati čupiņa zem atkal citiem, kas mēģina mums kaut ko jaunu atkal tur iestāstīt, un tā darīsim, vai šitā darīsim. Un, tas arī tāda, divējādi tā sajūta ir. It kā liekas no mūsu skatu punktu, manuprāt, man liekas, mums būtu tā vieglāk, ja tā būtu tā kā, viens birojs, kas tiešām, tā kā Inita teica, kad saprot, ko dara tajos svētkos, tajos, un katreiz netaisa kaut ko pa jaunu, lai gan atkal par to jaunu taisīšanu nav jau nemaz slikti, vai ne? Tur, kaut kā tā, grūti pateikt. Vakar nozarē mēs tā kā noslēcāmies uz to, ka, ja būtu tieši runa par dziesmu svētku rīkošanu, vienalga vai tie skolēnu vai lielie svētki, ka varbūt ka pat būtu labāk, ka būtu šī viena birojas vai organizācija vai kādu to sauc. Bet nevis tā, ka apvienot tur tagad izglītības satura centru ar tā gluži nevajadzētu visu apvienot vai ne tās jomas. Bet, mēs esam nevilšus nonākuši pie vēl viena diezgan svarīga elementa visā šajā mūsu tradīcijas kopšanas sistēmā, un kas ir ļoti svarīgi šis starposms starp svētkiem, jo ne visi cilvēki un sabiedrība zina, kas notiek šos 5 gadus, kā tas viss veidojas un attīstas un tiek īstenots, un mēs nonākam pie
finansējumu, pie algām, kas šajā jomā ir sasāpējis, jo bijušais kultūras ministrs Nauris Puntuls jau pirms svētkiem sadarbībā gan ar Dziesmu svētku biedrību un vēl daudz aktīvistiem sāka darbu pie māksliniecisko kolektīvu atalgojuma sistēmas. Ja, pašvaldības loma, valsts loma, Dziesmu svētku pasūtījums, pašvaldību pasūtījums. Kā ir ar naudām, kā ir ar algām, kāda ir sajūta? Jo tas ir arī tomēr kaut kāds nākotnes garants. Jaunā paudze, kas strādās, entuziasti, kas pēc kāda laika normālā veidā pazudīs. Kāds ir skats? Jā, es tā kā esmu runājis jau iepriekšējos gados ar saviem studentiem, tieši studentiem, kuriem būtu jāienāk šajā jomā un jāpārņem mūsu izdarītie darbiņi un jāveido kas jauns. Lai cik liels patriots viņš būtu, tomēr tiešām pavīd šī doma par finansēm. Kā tad es dzīvošu, kad es būšu tā kolektīva vadītājs, vai cik tad man tos kolektīvus vajadzēs vadīt, lai es varu dzīvot, un vai tas vispār ir normāli, vai ne? Vadīt un tā kā radīt interesantu dzīvi, 3 kolektīviem. Ja? Kā tas ir iespējams vienam cilvēkam? Tad tu tā knapi, es zinot, es neteikšu droši vien to summu, neteikšu, ko man maksā kā kolektīva vadītājiem, ja? Zinot, diezgan bēdīgi tur tā dzīvošana būtu ar 3 kolektīviem. Mēs citās kompānijās vienojāmies, ka par algu to nosaukt nevar. Tas pat nav transporta pabalsts, vai kas tas tāds ir. Es nezinu, kas tas tāds ir, jā. Tāpēc, protams, ka šis mūsu nozarē jau ir līdzīgi noteikti, kā arī visās citās, tas ir ļoti sarežģīti. Protams, ka mums ir tā lielā daļa, kas ir mūzikas skolās, tātad ansambļa nodarbība tiek tarificēta pēc tarifikācijā, lielais lielums kāds un tur ir, vai ne, tur tagad viņš ir bišķi paaugstināts, un tad mums tur tās stundiņas tiek apmaksātas. Plus, ja tu darbojies lielajā šajā koprepertuāra kustībā un dziesmu svētkos, tad tev ir tā mērķdotācija, ja, iespēja tātad izpildīt vajadzīgās lietas, un tad tu vari sasniegt šo te mērķdotāciju, un tad tev iekrīt tā naudiņa, vai ne? Tas tā kā plusiņš ir, bet tie kolektīvi, kas ir tikai kultūras namos darbojošamies, es tā nedaudz apzināju, ir atšķirīgas tās summiņas, kur ir bagātākas pašvaldības, vai ne, un ir, kur ir. Un tas nav atkarīgs no pilsētas lieluma vai novada lieluma, tur kaut kā laikam tā politika tiek atšķirīgi virzīta arī citu iemeslu dēļ. Tā kā man ļoti rūp tas, un mūsu nozarē tā ir ļoti smaga lieta, jauno ienākšana, tieši aktīva ienākšana, nevis pasīvi, kā es gribu teikt, pasīvi sēdēt un spēlēt, ja? Tā ļoti, ļoti vienkāršot runāt, bet kad viņš ar savām rosībām, idejām, darbībām ir iesaistīts procesos, radīt kaut ko tādu, kā notikumu, ja? Nevis nospēlēt skaņdarbu un visiem kopā forši justies, tas mums ir ļoti liels tāds, diezgan bailīgi. Jā, ja tas cipars, es jau vakar tiešām mēs par to runājām ļoti tā asi un, jaunieši pabeidz mūzikas akadēmiju, viņi nekur nav. Viņi nekur netiek aicināti, viņi nekur netiek klāt, ne pie kā. Ja? Kaut kā nav nozarē izveidojusies tā ķēdīte, ka tu tā kā viņu pieaicini kā asistentu, tad tu viņam tādu darbiņu uztic. Kā jau tas dzīvē ir pamazām tu uz tiem pleciem uzliec aizvien vairāk, un viņam rodās gan pārliecība pašam par sevi, viņš iegūst zināšanas un pieredzi un visu, un tad viņš arī var veidot šos koncertus, lielos rakstīt projektus un tā, ja? Un tā mums ir ļoti liela sāpe, bet kas iet, noteikti tā arī iet roku rokā ar finansējumu, jo patiesībā jau, man tur nelaiž neviens strādā, neko es tur nevar izdarīt daudz, es tāpat neko tur apmēram nezinu, neko man tur tā, un arī īsti jau nevar nopelnīt. Labi, ja, iešu kaut ko darīšu tur kaut ko viši savādāk, ja, zinat kā, ja mēs būtu paši tādi, jā, varbūt atvērtāk, tas ir cits jautājums, bet tā nozarē tāda atvērtāk uz jauniem cilvēkiem, mums tas būtu vieglāk, bet tas noteikti iet saistībā ar finansēm. Kaut kādai motivācijai jābūt, protams. Jā, tieši tā. Par finansējumu bija saruna ar cilvēkiem, pat vairākiem, kas galīgi nav saistīti ar šo nozari, un nosaucu summu, un man uzdeva jautājumu, nedēļā? Es teicu, nē, mēnesī.
Tā kā, tad apmēram var nojaust šo, teiksim, samaksas apmēru cilvēki, kuri nezin, cik mēs esam atalgoti kā kolektīvu vadītāji. Jā, ar jauno paudzi tas ir tiešām, es gribētu teikt, dramatiski. Jo piedāvāt cilvēkam nākt darboties, jaunam cilvēkam, kurš vēl grib sevi attīstīt, viņš vēlas ceļot, viņš vēlas baudīt dažādas dzīves lietas, kamēr viņš vēl ir jauns, būtībā ar šo aldziņu, jā, kā mēs runājam, benzīnam varbūt arī, ka pietiek, diez vai vairākam arī pietiek. Un jā, pašvaldības ir dažādas, un ko, teiksim, Rīgā tas tā nav. Bet ir teiksim, pilsētas un novadi un reģioni, kur tiek slēgts līgums uz, ja nekļūdos, iznāca laikam uz 10 mēnešiem, kad ir alga, tad 1 mēnesi tev ir atvaļinājums apmaksāts, un 1 mēnesis tev ir obligāti tukšs mēnesis, kurā tu nesaņem tieši neko. Tā, un tad, ja, piemēram, šis cilvēks vada 4 kolektīvus, viņš ir apņēmies vadīt šos 4 kolektīvus, tad jebkurā gadījumā 1 mēnesi viņš pārtiek no saules un svaiga gaisa. Uzņēmuma līgums vai darba līgums. Jā, uzņēmuma līgums, darba līgums tomēr paredz, tur tā kā ir drusku citas garantijas. Jā, šis ir ļoti traki. Tā problēma ir visas šīs stundu uzskaitas un izstāstīt to, kādas ir šīs patiesās darba stundas, kuras tev ir jāpavada ne tikai fiziski esot klāt kolektīvam, bet nodarbojoties ar visām pārējām lietām. Gan ar sociālo darbu, gan ar psihologu pienākumiem, gan ar tēta, mammas pienākumiem un visu programmu plānošanu, koncerti, brīvdienās, notis, braucieni, aranžijas. Tas ir darbs, ko nevar, un diemžēl birokrātiski tā ir problēma. Jā, jo mēs nevaram paskaidrot, kā tas notiek. Piemēram, radošu procesu cilvēkam, kurš nav saistīts ar radošu procesu, viņš nesapratīs, kā to izrēķināt. Taču stundas nolīdz, un mēs nevaram likmi uzlikt stundai radošam darbam. Anda. Tur es drusku nepiekritīšu, jo es biju 1 gadu arī vienā no pašvaldībām, kur strādāja tieši ar šīm te atalgojumu. Var arī uzlikt stundu likmes radošajam darbam, un, protams, ka mums taču ir amatu saimnes, kurā arī radošajam darbam ir uzlikti tie griesti, un valsts jau ir tos griestus iezīmēs kaut kādus pilnais lodzēji. Bet tas jautājums ir tas, ka jā, vienmēr ir tās naudas par maz, un tie cilvēki, kas to piešķir, tad, kā jūs sakat, viņiem vajag taustāmas lietas. Bijāt mēģinājumā, uztaisījāt aranžiju, bet cik tur bija tas radošais. Un es varu 2 dienas nosēdēt un pateikt, man bija radošais darbs, bet rezultāta nekāda, vai ne? Visi taču to labi zina, ka tieši tā tas ir. Jā, tāpat kā jūs nozarēs, arī mūsu nozarē, tie ir fanātiķi, kas to dara. Un, protams, ka tas nav viņu, tā teikt, alga, kur viņi pelna to priekš savas izdzīvošanas, bet viņi to dara savas misijas dēļ, jo tieši tā visi mēs zinām, bet ir arī tādas, piemēram, pašvaldības, ko jūs teicāt, kur ir kaut kādas aprēķinātas minimālās algas, bet arī tādas pašvaldības folkloras nozarē, es nesaukšu viņas vārdā, kur vismaz vēl zinu, pirms 2 gadiem bija tikai mērķdotācija. Un tad jūs iedomājaties, cik viņš saņem mēnesī 14 eiro mūsu nozara. Tā kā vēl var kolosālāk izdomāt, kad pašvaldības saka, kā jums jau valsts maksā, jums jau ir alga. Ir bijuši pašvaldības, kurš tieši par šo te mērķdotācijas summu noņem nost no tās algas. Jā, arī tās ir. Tā kā ir viss kaut kāda brīnuma lietas, un tas tiešām vispār ir kaut kāds brīnums, kad mūsu nozarēs cilvēki strādā, jo tiešām tas, ko iegulda un vēl piemaksā klāt, kaut vai mūsu nozarē, kad tu veido un gatavojies cilvēkiem vienalga vai tikai savai kopai vai vēl jo vairāk, ja nāks arī atvērts pasākums un būs kāds gadskārt svētki. Viss tas, kas ir jānopērk, lai varētu novadīt rituālus, lai varētu izdarīt, var sakot, lai tas viss būtu skaisti un jēgpilni, tur ir jāpiemaksā. Tā kā šis jautājums ir ļoti, ļoti sāpīgs. Jā, es domāju, ka konferencē, pēc dziesmu svētku konferencē, kas notiks novembra sākumā, es domāju, ka visi šie jautājumi, ko mēs šodien arī šeit izrunājām, droši vien ir apspriešanas un diskusiju vērti, un ne tikai šie, bet arī daudzi citi. Bet pašā raidījuma izskaņā šodien es tomēr gribētu, ka jūs katra pasakat kādu novēlējumu nākamajiem 150 gadiem. Jā, novēlējumu nākamajiem 150 gadiem, protams,
interesēties, kopt un mīlēt savus tautas tradīcijas. Visu to, ko mums senči ir atstājuši gan tādā praktiskā, gan arī nemateriālajā kultūras jomā. Jo mums ir ar ko lepoties, un mēs esam jaudīgi un vispār tieši amatieru mākslu nozarē ik viens var atrast to nišu, kas viņam interesē un ar ko viņš var būt šajā kopienā Latvijas zemes iedzīvotājs, pienest kaut ko tik jauku un tik svarīgu, lai tas dotu gan prieku gan pašam, gan arī visiem pārējiem apkārt esošajiem. Tā kā dziesmai būt, mūzikai būt, dančiem būt, visam tam, kas mums ir, tikai rakt dziļāk, iet plašāk un mīlēt to, ko mēs darām. Es gribētu novēlēt, es pirmkārt pievienojos visam iepriekš minētajam, un es gribētu novēlēt, lai šis īpašais skanējums, kas ir dziesmu svētki, kā mūs redz pasaulē, lai tas paliek un turpinās un kļūst aizvien spožāks. Man ir tā iespēja pievienoties visam, ko jūs iepriekš jau teicāt. Man arī gribētos noteikti teikt, ka balstīsim nākotni mūsu tradīcijās un ārkārtīgi gribētu aicināt cilvēkus iesaistīties, kā jau tika minēts, dažādās tautas mākslas nodarbēs un darīt to visiem kopā, un tad mēs būsim stipri. Paldies, dāmas! Es šodien daudz ko jaunu uzzināju. Paldies skatītājiem, lasītājiem, klausītājiem un tiekamies nākamreiz. Paldies, ka skatījāties! Atgādinu, ka arī jums ir iespēja pieteikt tēmas, izteikt viedokli, ieteikt sarunu dalībniekus. To varat izdarīt Dziesmu svētku biedrības mājaslapā. Tur atrodama arī informācija par jauno kormūzikas balvu. Esam aktīvi un veidojam dziesmu un deju svētkus kopā. Tiekamies pēc nedēļas.